Mums jau turpina nākt iekšā. Jā, nu, tad tu arī no savas puses, vai ne, viņus ielaist? Vai man? Nu, labi, ja es redzu, tad es pamanu, bet, ja es neredzu, tad rīt paskaties arī, kas vēl klauvē pie mūsu durvīm. Varbūt kāds ir atnesis dāvans. Jā, tu dari savu, es jau. Jā, jauki. Vispār starp svētkiem ir tā diezgan izaicinoši organizēt kaut kādas tikšanās, jo nekad nevar zināt, cik daudz ieradīsies. Bet izskatās, ka svētki ir nosvinēti, un tagad cilvēkiem gribās pievērsties savām tēmām, savām nodarbēm, tā kā mēs esam šeit kuplā skaitā, par ko man liels prieks. Un īpašs prieks ir man par to, ka te esam ne tikai biedri, bet arī citi interesanti, vismaz tā es skatos. Ne visas sejas es pazīstu, bet priecājos iepazīties. Mani sauc Inga Šnuka, un esmu Latvijas Tarologa asociācijas valdes priekšsēdētāja. Nu ko, sāksim mūsu ziemas tikšanos. Un man liekas, ka pirms mēs ķeramies pie galvenās tēmas, kas ir šodienas lekcija, ko mums pasniegs Kristīna, es labprāt nedaudz atskatītos uz to, kas ir bijis, bet tiešām pavisam īsi, un paskatīsimies arī pēc tam ar skatu uz priekšu, kas mūs sagaida, ko mēs piedāvājam, esam sagatavojuši saviem biedriem. Un pirmais. Jā, te ir, protams, oficiālā daļa, aptuveni uzmetums mūsu programmai. Tātad īsumā es ieskicēšu par to, kur mēs šobrīd esam, tad kādi ir gaidāmie notikumi un kādas bonusus var izmantot Latvijas Tarologa asociācijas biedri. Tad būs Kristīnas lekcija, tad būs neliela dāvaniņa, ko esam sagatavojuši jums, un noslēgumā Rita vadīs arī meditāciju muļķis. Nu, tad ejam pēc kārtas. Mūsu fakti par 2025. gadu. Uz doto brīdi, ja mēs skatāmies tādu jaunāko informāciju, mēs esam 61 biedrs, un biedru sarakstu var redzēt lapā tarologu.lv. Jāsaka gan, ka ir daļa biedru, kas nav šajā lapā, tāpēc, ka viņi ir izvēlējušies būt biedros, bet nebūt atklāti biedri. Un tā reizēm var būt, īpaši, ja cilvēks saprot, ka tā nav joma, ko viņš apzināti attīstīs un pieņems klientus un grib būt publisks. Un tas viss ir pieder pie lietas. Mēs arī parasti sakam, ka Latvijas Tarologa asociācijas biedrs var būt gan tas, kas liek taro, gan tas, kas mācās taro, gan arī cilvēks, kas tikai interesējās par taro vai vienkārši grib atbalstīt mūsu asociāciju. Lūk, un savukārt esošie biedri, kas ir šajā lapā publicējušies, jūs droši varat kā reiz arī gada nogalē pārskatīt informāciju par sevi. Ja nu tur ir kaut kas atjaunojams, tad dodiet mums ziņu, un mēs to izdarīsim. Un šis gads mums ir īpašs ar to, ka mēs pievērsāmies vienam no mūsu lielajiem mērķiem, proti tarologu certifikāciju. Un man liekas, ka ja cilvēks apzināti izmanto taro ar domu, ka es arī to piedāvāšu citiem kā pakalpojumu, tad certifikācija ir absolūti loģisks solis, ko tālāk spērt. Un uz šo brīdi mums ir 13 certificēti tarologi. Es arī dalīšos ar vārdiem, kuri tie ir. Lepojamies ar jums visiem, jo tas patiesībā varbūt tas certifikācijas process nav tik grūts, kā tā saņemšanās iet un kārtot eksāmenu. Jo no seniem laikiem vārds eksāmens mums ļoti biedē. Bet tie, kas pievēršās šim tiešām ar domu, ka es gribu mēģināt, un es esmu gana drosmīga to darīt, tiem, kā redzams, arī izdodas. Un Tarologa asociācijas lapā certificētiem biedriem ir atsevišķa sadaļa, jo tā ļauj arī izdalīt un ieraudzīt, kas ir pagaidām vēl tikai biedri un kas savukārt jau ir arī certificētie biedri. Un šī lapa ir kā oficiāla publiska lapa, ko mēs arī parasti rekomendējam. Piemēram, ja mums jautā kāds, pie kura tarologa labāk iet, tad mēs iedodam šo te lapu tarologu.lv, kur cilvēks var pats pēc aprakstiem vai pēc sejām vai pēc kādām tur pazīmēm izvēlēties, pie kura speciālisti iet. Vai, ja grib pie kādas pats speciālista, bet tas tik drīz netiek, tad var uzrunāt citus.
Un tas īstenībā ir arī viens no mūsu mērķiem, ka ir vienota datu bāze, lai cilvēki no malas, kas meklē savu tarologu, var atrast to vienotā sarakstā. Un tad ir arī zināma drošības sajūta, ka šie cilvēki tiešām kaut ko par taro zina. Tā kā droši šo lapu varat ieteikt arī citiem un tādā veidā popularizēt mūsu darbošanos. Nu ko, ņemot vērā, ka certificēšanās ir papildus bonus, tāpēc, kad ir vēl vienā sarakstā, un ja cilvēks no malas izvēlās pie kāda tarologa iet, tad iespējams, ka kādam nostrādā tieši šī certificēšanās, tad, protams, iedrošinām arī pārējos biedrus kļūt par certificētiem tarologiem. Savukārt tos, kas pat vēl nav biedri, bet liek taro un grib šo attīstīt vēl vairāk, tad aicinām iesaistīties, kļūt par mūsu biedriem un tad attiecīgi arī certificēties. Un, lai varētu certificēties, 2026. gadā būs divas iespējas. Būs pavasara sesija un būs rudens sesija. Par precīziem datumiem informācija sekos, bet tas, ko es uzreiz varu pateikt un kas ir jau jāņem vērā, tad tāds atgādinājums, lai pieteiktos uz certifikāciju, ir nepieciešams iziet arī supervīzijas. Un tās ir jāiziet vismaz 3, tā kā gana laicīgi ir jāplāno. Un mēs esam sagatavojuši jau arī tuvāko supervīziju datumus. Tad tas ir 15. janvāris, tad ir 26. februārs un tad ir 18. marts. Tā kā ik viens, kas briest uz pavasara sesiju, ir laiks jau arī sākt domāt par supervīzijām. Būs arī vēl supervīzijas, tāpat arī, ja kāda supervīzija grupā iztrūks, tad ir iespēja arī vienoties individuāli, lai uz šo te pavasara sesiju tas nepieciešamais skaits ir paveikts. Un pie tam vēl supervīziju skaitam ir jābūt vismaz 3, no kurām vienā no tām ir jāizskata sava situācija, kaut kāda sava lieta. Un tāpat arī supervīzijas nav tikai tāpēc, lai varētu kārtot certifikāciju. Tas vispār ir ļoti vērtīgs atskats, un tā ir tāda strādāšana ar sevi, jo ja mēs daudz strādājam ar citiem, ar klientiem, cilvēkiem, tad mums noteikti ir nepieciešams arī darbs ar sevi. Un tās parasti ir ļoti, ļoti vērtīgas sesijas, pat ja reizēm sākumā liekas, man īsti nav nekas par ko runāt. Un pēc tam aizējam ar diezgan bagātīgu informāciju. Un redzam arī dažādas situācijas un kā tarologi ar to tiek galā. Tā kā aicinu pieteikties. Un vēl par nākamo gadu esmu sagatavojis tādu nelielu slaidiņu apkopojumu, kur var redzēt, kādi tad ir bonusi biedriem, proti, kur Latvijas tarologu asociācija biedriem ir atlaides. Janvārī Ritai Zālītei uzsāksies jauns semināru cikls Taro lielie arkāni un cefirotu maģija. Tā kā sekojam līdzi, informācija būs. Kristīnai Cīmenei savukārt būs kurs cilvēka enerģijas anatomija un sāksies 19. janvārī. Un te visi, kas ir Latvijas tarologu asociācijas biedri, saņem izdevīgākas maksas uz šiem semināriem. Februārī būs praktiskā meistarklase Taro sveces, to vadīšu es, un tā būs meistarklase klātienē. Parasti februāris kā sveču mēnesis ir tas, kad es šo meistarklasi vādu. Bet atkal jau konkrēts datums, to mēs izziņosim gan tarologu mājaslapā, gan arī manā lapā tas būs. Martā savukārt Kristīnai būs 78 durvju taro, tur var jau pieteikties, saprotu, ka tur jau ir rinda, bet gan jau, ka vēl var paspēt. Aprīlī būs meistarklase galmakārtis, to arī vadīs Kristīne, un arī mūsu lieliskai biedrai Elīnai ir dažādas nodarbības meistarklases taro randiņi, un viņa arī ir mūsu draugs un atbalstītājs, kas tarologu asociācijas biedriem piedāvā atlaides. Tāpēc sekojiet līdzi viņas sociālajiem tīkliem un ķeriet šīs te iespējas. Un tāpat arī citus Latvijas tarologu asociācijas biedrus mēs aicinām pieteikties, ja jums ir kaut kāda meistarklase, ko jūs gribat novadīt tieši Latvijas tarologu asociācijas biedriem, vai ja jums ir dažādi kursi vai apmācības vai lekcijas vai meistarklases, kur jūs esat gatavi mūsu biedriem dot atlaides, tad dodiet ziņu, jo tad mēs informēsim arī savus biedrus un ieliksim par šiem pasākumiem informāciju arī mūsu Facebook un Instagram lapās.
Tā kā esiet atsaucīgi, lai mūsu šis te atlaižu gross ir bagātīgs. Tā, kas man te bija tālāk? Jā, tas bija īsumā par viss par tādu atskatu uz atpakaļ un tad skatu uz nākotni. Varbūt ir kaut kādi jautājumi par to, ko es tagad stāstīju. Aha, jautājumu nav, tad visdrīzāk viss ir skaidrs. Ja nu pēc tam vēl uzrodās, Es atvainojos, man ir jautājums. Es Jā. vienkārši tik kārti nepspēju. Var jau sākt pieteikties uz supervīziju? Man nevajag certifikācija, bet es tā kā gribētu, jo var, ja? Jā, Labi. uz supervīziju droši var pieteikties. Jā, to var jebkurā laikā. Un tieši tā, tas nav vienmēr tikai un vienīgi saistīts ar certifikāciju. Tas ir atsevišķs vērtīgs process. Un tu jau to zini. Labi, jā. Droši dod mums ziņu, un mēs tevi pierakstīsim. Vai ir vēl kāds jautājums? Izskatās, ka nav. Labi, tad nākamais solis ir lekcija par askēzi, un te nu es dodu vārdu kolēģei Kristīnai. Un beigšu arī dalīties ar savu ekrānu. Jā, labrīt visām, labdien, pusdienlaiks jau. Es vēl rītā jūtīs, tā mēģināšu tuliņ atrast savu lekciju. Vajadzētu būt tā, kad jūs redzat. Redzam. Super. Jā, tā. Rīti. Lekcija par askēzēm. Ne tik daudz varbūt es to akcentu gribu dot tikai uz pašām askēzēm kā tādām. Gadu mī vienmēr ir bijis tāds īpašs brīdis, kad mēs noslēdzam kaut kādu ciklu un sagaidām nākamo, jeb jauno gadu. Un parasti tieši šajā pārejas punktā visbiežāk mēs liekam lielos plānus, lielos sapņus, izvēles, kaut kādus nodomus. Mēģinam tos piepildīt ar kādu īpašu spēku vai tieši kā savu enerģiju, lai tie piepildās. Un vēlos šodien tieši caur šo lekciju jums parādīt, kā mērķus, sapņus vai kaut kādas iekšējās pārmaiņas, kuras vēlaties sasniegt, kā tieši askēze var būt viens no tādiem ļoti spēcīgiem instrumentiem, kā šo enerģiju gan iedarbināt, gan virzīt tieši šajā virzienā, kur tā kā jūs vēlaties piepildīt. Un arī lekcijas gaitā vēlēšos jums pastāstīt un parādīt, ka askēze nav gluži sots. Tas drīzāk ir stāsts, kā mēs novirzam enerģiju, atsakamies no kaut kā, kas mūs vājina, un attiecīgi atbrīvojam vietu tam, ko mēs ļoti vēlamies, un to enerģiju virzam uz šo. Tāpēc visas tā kā lekcijas gaitā aicinu uz askēzi skatīties nevis kā uz ierobežojumu, bet kā tādu kā enerģisku līgumu ar sevi un pasauli vai sevi un visumu, lai 2026. gadā kaut ko sev ļoti svarīgu, mazliet ar tādu brīnuma efektu sasniegtu, bet brīnums īstenībā būsim mēs paši. Nu tā, kas tad ir askēze? Tā būs tāda ļoti apzināta, brīvprātīga atteikšanās no kaut kā, kontrolēta diskomforta pieņemšana. Un patiesībā par šo ir ļoti daudz definīciju, ļoti daudz dažādu viedokļu un interpretāciju, bet tas viss galvenākais un svarīgākais punkts šajā visā ir tieši stāsts par brīvprātīgu. Neviens nespiež mūs, neviens mums neliek kaut ko darīt. Mēs pašas uzņemamies kaut kādas šīs saistības, šos noteikumus, un tā galvenā doma ir, lai atbrīvotu šo enerģiju, radītu lieku enerģiju, ko novirzam savam mērķim, sapnim vai vēlmēm. Realitātē dzīvē tas bieži vien pēc gan sajūtām, gan varbūt praktiskas izpausmes var izskatīties, kad es gribēju, ļoti, ļoti sapņoju, kaut kādā brīdī neapzināti varbūt no kaut kā atteicos, un tad pēkšņi kaut kādā gada vidū vai beigās man tiešām sanāca tas, ko es ļoti, ļoti vēlējos. Bet šoreiz tieši šīs lekcijas ietvarā es jums gribu parādīt, kā tas
strādā tādā apzinātā pieejā, un kad šī apņemšanās kaut ko darīt vai no kaut kā atteikties, ļoti tādā apzinātā veidā mūs var arī aizvest uz to, ko mēs gribam, un attiecīgi jūs paši ieraudzīsiet, ka mēs varam būt paši sev kā maģi, kā burvji, lai sasniegtu to, ko vēlamies. Un kādi tad ir šie atskaižu veidi? Parasti tie ir vairāki, un es domāju, nevienam nav noslēpums, mums ir vairāk enerģiskie ķermeņu līmeņi, un attiecīgi pamatojoties uz šiem, tad arī askēzes mēs varam ievērot. Visvienkāršākās ir fiziskās askēzes, ķermeniskās askēzes, tad ir emocionālās, mentālās vai garīgās. Un tās visvienkāršākās parasti ir atteikšanās no kaut kāda konkrēta ēdiena vai fiziskas slodzes pieņemšana, piemēram, uz kādu laiku kļūt par veģetārieti vai uz kādu laiku atteikties no saldumiem, ja man tas ir, piemēram, ļoti grūti un ļoti nepieciešami. Nerunāsim varbūt šeit šodien par to, kā mēs uzlabojam savu organismu tīri ķermeniski šajā veidā, bet vairāk tieši no tā, kā mēs pēc tam šo attiecīgi nodoma, apņemšanās un tāda kā spēka pielikšana tajā, ka es atsakos šo enerģiju, pēc tam novirzu uz kādu mērķi. Par mentālo te mēs varētu minēt, piemēram, atteikšanos no lamu vārdiem, atteikšanos no kritikas, atteikšanos no runāšanu vai domāšanu kaut ko sliktu, un tieši otrādi apņemšanos runāt vai domāt tikai labu par citiem. Tad ir emociju domu kontroles askēzes, kas vairāk tā kā vērstas ir uz pozitīvo domāšanu un tādu prātu pārvaldību. Šis iespējams būs sarežģītākais veids, un tam būtu jāsagatavojās. Un tad par kādu piemēru, piemēram, ļoti garšo saldumi vai maizītes, vai konfektes, un tad mēs no tām varam atteikties. Piemēram, uz mēnesi sev apņemties, neēst, un tad virzīt tā apzināti, pirms tam padomājot, protams, kāds mans varbūt tas mērķis ir, kur šī enerģija aizies. Vēlāk mazliet pastāstīšu, tur noteikti ir arī sakarība tam, cik liels ir mans mērķis sapnis, cik tālu no esošās manas situācijas tas ir sasniedzams, attiecīgi, cik daudz enerģijas tajā būs jāiegulda. No tā arī tas būs atkarīgs. Nebūs gluži tā, ka pēc mēneša varbūt visas vēlmes vai visi sapņi piepildīsies, jo var gadīties, ka tam ir vajadzīgs lielāks enerģijas daudzums. Bet jā. Par ēdienu runājot, te var ievērot arī reliģiskos gavēņus, kas var būt arī gan saistībā, gan neatkarīgi no jūsu kaut kādas reliģiskās piedarības vai filozofijas. Bet jā, arī tie strādā šādā pašā veidā. Par gavēnu runājot, parasti tas ilgst mēnesi vai 40 dienas, un atteikšanās no kāda ēdiena vai ēdienu grupas parasti maina ne tikai fizisko mūsu ķermeni, bet arī astrālo, emocionālo līmeni, un tādā veidā mēs attīstam sevī kaut kādus jaunus paradumus. Un svarīgākais, ievērojot šo askēzi, ir neļauties sevis žēlošanai, kad mēs sevi pildam ar kaut kādām šīm negatīvām domām, kad vēl 2 nedēļas es tā kā sevi žēlošu, kamēr tad es beidzot varēšu apēst, vai es nabadzīņš, vai vēl vairāk, ja kāds cits cilvēks no malas mums saka, jā, tu jau nevari, mēs te papriecāsimies, paēdīsim vai padzersim, bet tu mums tāds mazā stūrītī apsēdināms, nelēmīgs cilvēks. Askēzē nevajadzētu pavadīt negatīvām emocijām un tādu kā žēlošanu vai sevi ielikšanu kaut kādā tādā atstumto kārtā. Tam vajadzētu drīzāk vairot mūsu gribas spēku, vairot mūsu tādu
apņemšanos un nu, tādu kā sajūtu, apzināšanos, ka es to varu, ka man tas izdodas, ka es spēju kontrolēt sevi, savas vēlmes, savu šo pašu kaut kādu gribēšanu, un attiecīgi tieši tāda sajūta arī to enerģiju varēs visveiksmīgāk novirzīt tajā virzienā, kurā mēs vēlamies. Ja runājam par šiem reliģiskiem gavēņiem, tur parasti apziņā tā kā tiek domāts par šo, ka mēs esam Dieva radīti, un mums ir tiesības paust savu gribu, arī atsakoties no kaut kā, kas stiprina mūsu iekšējo spēku. Parasti parunājot ar vēl cilvēkiem, kas tādā sistemātiskā veidā ievēro dažādu veidu askēzes, var radīt, nu tā kā secināt, kad arī ir secinājumi, kad viņu gads paiet veiksmīgāk, vai viņu ikdiena tādā raitākā vai plūstošākā solī rit uz priekšu. Par askēzi vēl mazliet, tad tas galvenais atslēgvārds ir griba un gribēšana. Atkal jau nevis mūs piespiež, vai nevis tā dara visi, vai tā ir modes lieta, vai tas ir populāri, bet es izvēlos un gribu attiecīgi kaut ko darīt un vai sasniegt, un attiecīgi esmu gatavs tam iztērēt spēkus vai savu kaut kādu šo te piespiešanos, darīt, nedarīt, un tādā veidā arī ieviešot sevi ikdienā tādu kā ritmu. Tad vairs nav haotisks skrējiens kaut kam pakaļ, kaut kādai vai praktiskai, vai varbūt tieši tīri nepraktiskam sapnim vai mērķim, bet tāds kā rutīna, kā ritms, kā ikdiena, kas rit kaut kādā noteiktā savā solī. Un tās atnes arī drošības sajūtu, un savukārt haotiska parasti enerģijas iztērēšana mums parasti noved arī pie izsīkuma. Kad mēs esam iekāpuši tādā askēzes ritmā, mēs parasti iemācāmies ar laiku ritmisku dzīvesveidu, kas, it sevišķi, ja mēs tās atkārtojam ik pēc kāda laika, tad mēs iemācāmies virzīt savu gribu un tiešām savu enerģiju kaut kādā noteiktā virzienā. Viss nenotiek kaut kā nejauši, kaut kā tā sanāca, vai kaut kā nejauši varbūt nonācu kaut kur, bet ir konkrēta dzīves virzība, konkrēta sevis kontrole un arī savas dzīves kontrole, un attiecīgi mēs varam ieraudzīt arī šos rezultātus un galu galā vēlmju piepildīšanos, kas iespējams mums ir tas mērķis. Rezultāts visbiežāk var ieraudzīt jau gada beigās, citreiz ir arī ļoti ātri, bet 2. vai 3. gadā visbiežāk var pamanīt atšķirības starp to, kā bija 2 vai 3 gadus atpakaļ un kā ir tajā brīdī. Ja vēlaties ātrākus un aktīvākus vai tādus enerģiskākus, spēcīgākus rezultātus, parasti askēze uzņemās uz ilgāku laiku, piemēram, uz kādu gadu atteikties no kāda produkta. Tikai te ir ļoti jāņem vērā. Ja mēs no kaut kā atsakamies, parasti pēc kaut kāda laika, kādam pēc pusgada, kādam pēc mēneša, kādam pēc gada, tas jau paliek viegli. Tas vairs īsti neskaitās askēze, jo askēzē būtu jādod tāds mazliet kā diskomforts sevis piespiešanas, tāds, tā kā apņemšanās stāsts. Un ja savukārt vēl pēc arī gada man tāda tā kā nepārvarama vēlme ir ļoti, ļoti to dzērienu vai to ēdienu gribēt un turpinu es to vēlēties, tā kā es nevaru iedomāties varbūt tās visu mūžu bez tā, tad tas var nozīmēt to, ka mums tā enerģija vēl joprojām ir pietiekoša, ko mēs varam novirzīt tādam lielākam rezultātam. Vēl par askēzi runājot, askēze nebūs ierobežojums, ko mēs uz visiem laikiem sev uzliekam.
Askēzē vienmēr vajadzīgs ir termiņš. Lai pēc tam atnāk tāds kā, nezinu, kā to nosaukt, atslābuma mirklis, kad piemēram, man 31. decembrī beidzās askēze, un tad es zinu, ka 1. janvārī to kūciņu es apēst varu. Jo tajā brīdī tieši notiek tā enerģijas tāda kā, līdz tam viņa koncentrējās, un tad viņa tā kā aizplūst, ja tā varētu teikt, tajā virzienā, kur mēs viņu esam virzījuši. Nu, lūk, otra lieta par šīm kaut kādām askēzēm, kas varbūt ir stāsts par varbūt tādām kaitīgām vai ēdieniem, vai dzērieniem, vai paradumiem. Tas jau tā var būt mūsu šī vājuma zona, un askēzes var palīdzēt ar to strādāt. Pārveidot ne tikai mūsu ķermeni kā organismu, bet arī dažādus šos enerģiskos ķermeņus, kas var arī palīdzēt izprast un saņemt dažādu veidu atziņas, kāpēc ir tāda tieksme pēc kaut kāda produkta, dzēriena vai paraduma. Un iespējams daudz, kā lai saka, apzinātāk ar to strādāt un arī no tā atteikties iespējams uz pavisam. Bet, tad, kā jau es teicu, pēc tam tas vairs nestrādās kā askēze. Jā, un kas tad notiek šī gada laikā? Mēs iegūstam milzīgu iekšējo gan gribas spēka, gan pašsavaldīšanās vai pašpārvaldes spēku, un sajūtu, ka es esmu savu izvēļu un savu ieradumu saimnieks. Un tā tieši šī apziņa, es pats kontrolēju sevi, es varu atteikties no ieradumiem vai baudām, kļūst par spēku avotu, un mēs, principā, tajā brīdī mūsu rokās parādās burvnūjiņa, ar kuru tad mēs varam piepildīt arī savus mērķus. Un beigās arī saprast, ka tie ir mūsu pašu radīti, kā īstenībā jebkas mūsu dzīvēs ir mūsu pašu radīts. Mēs vienkārši varam ieraudzīt šo saikni. Par askēzēm nevajadzētu nevienam īsti teikt un skaļi tur paust vai postot, vai kā savādāk. Pateikt to drīzāk vajadzētu sev. Ja kāds mums prasa, piemēram, par ēdieniem, kāpēc tu neēd, vai kāpēc tu tagad nedzersi tur kādu dzērienu, tad vienkārši pateikt, ka es šobrīd gribu dzīvot šādi, uz kādu laiku, nezinu cik, vai zinu cik. Un nesaukt varbūt to, ka tas ir tiešām askēze tur tādam mērķim vai sapnim, vienkārši, ka tas ir mans lēmums un es tā esmu izvēlējusies. Tas daudz biežāk radīs citos vai apbrīnu vai iespējams tādu kā pārsteigumu par to, cik liels ir gribas spēks un virzīs jūsu virzienā arī šo cilvēku tādu kā pozitīvu, jeb enerģiski augstāku frekvenču enerģiju, kas arī jums varēs palīdzēt. Ja tas varbūt tiks nosaukts, ka es te tagad sevi ierobežoju vai man te tagad ir jāpadzīvo mēnesi bez, un tad jau pēc tam es svinēšu, tas var izrādīt atkal šo žēlumu no citiem iespējams, un tas atkal tā ir zemāku enerģiju, vibrāciju enerģija, kas var traucēt, kas īstenībā šo procesu var mazliet pat, es teiktu, sabojāt, kas varētu būt iemesls, kāpēc kaut kas tomēr neizdodas tā, kā mēs vēlējamies. Ko nozīmē uzņemties askēzi? Pirmais galvenais jūsu mērķim ir jābūt ekoloģiskam. Tam nevajadzētu kaitēt ne jums, ne apkārtējiem, nevienam. Tas var būt gan materiāls, gan nemateriāls mērķis. Tā var būt, piemēram, vēlme palielināt ienākumus, iegādāties automašīnu, uzlabot veselību, varbūt kaut kādā ziņā vēl savādāku mentālu vai psiholoģisku mērķi. Minimālam ilgumam vajadzētu būt 21 vai 30 dienām. Ir pētījumi, ka šajā laikā mums izveidojās, spēja izveidoties ieradumi jauni, jeb šīs jaunās neironu saites. Un, jā, labāk ir sākt ar mazāku skaitu dienu, nekā uzreiz uzņemties
uz gadu, piemēram. Vienkārši pamēģināt, paskatīties, kā man tas izdodas, cik tas ir vai nav viegli. Parasti ir labi arī šo aprakstīt, nevis vienkārši galvā izdomāt. Piemēram, es paziņoju visumam par savu nodomu uzņemties askēzi, atteikties no kaut kā 21 dienu, un savukārt atbrīvoto enerģiju es vēlos kā rezultātu novirzīt kaut kam. Tas mums, tā kā viens mēs varam teikt, ka mēs tā kā parakstam līgumu ar visumu, bet drīzāk tas ir mūsu zīme mūsu zemapziņai, mums pašiem sev. Tāda kā rakstiska jau apņemšanās, kuru varbūt ne visiem, bet lielākai daļai būs grūtāk neievērot nekā, ja tas būs tāds domās izdomāts vai sajūtās. Ļoti labi, ja askēzes noslēgšanai mēs varam izveidot kādu rituālu, piešķirt procesam tādu nozīmīgumu, iedegt sveces, padarīt tādu ceremoniju svinīgāku. Tas var palīdzēt šo procesu jau kā simbolisku pāreju sajust. Un parasti to tad mēs sakam šajā noslēgumā, kad pasakam, ka mēs atbrīvoto enerģiju tagad vēlamies, gan pieņemam, gan novirzam kaut kādam šim mērķim. Varam beigās teikt, lai top vai lai notiek tā, kā nu vēlamies šeit. Šis ir piemērs, šo mēs varam izveidot, balstoties vairāk uz to, kā pašas vēlamies. Un labi būtu arī pēc tam aizvērt acis, vizualizēt šo mērķi vai sapni, ko mēs vēlamies, it kā tas jau būtu piepildījies. Rezultāts pēc askēzes var būt redzams uzreiz, tiklīdz ir noslēgusies, varbūt pat tās laikā, varbūt pat pašā jau sākumā tas var tā būt, bet tas nenozīmē, ka mums vajadzētu askēzi uzreiz beigt. Mums vajadzētu, procesu novest līdz galam. Ja tā ir 21 diena, tad viņai vajadzētu būt 21 dienai. Un ja rezultāts nav savukārt redzams uzreiz, tas arī ir normāli, jo parasti enerģijai, kā jau es minēju, citiem mērķiem ir viņai vajadzīga lielāka daudzuma, un jebkurā gadījumā viņa vienmēr tiks novirzīta uz jūsu mērķi. Uzkrātā enerģija nekur nepazūd. Pat, ja mērķis notiks vēlāk, tas tāpat tiks virzīts mērķa sasniegšanai. Ar tādām redzi, kā saka, mēs nevaram redzēt šķēršļus vai kaut kādas varbūt situācijas, kas mūs vēl šķir no mērķa sasniegšanas, kam ir varbūt jānotiek, vai kaut kādām situācijām vai cilvēkus, kas ir jāsatiek, lai šis gala rezultāts notiktu. Askēzes gala rezultāts vienmēr ir kāds noteikts iznākums, agrāk vai vēlāk. Ja tas negluži ir atbildējis mūsu tām vēlmēm, tad tur atkal ir jāpadomā par to, kā mēs noformulējām šo mērķi, sapni, vēlmi. Tad, kad tātad ir kaut kas savādāk, nekā mēs esam vēlējušies, tad vajadzētu paanalizēt, kas tad tur ir bijis sākumā, ko es īsti gaidīju, kā es to nosaucu. Iespējams, ir bijuši pieļauts kādas kļūdas, varbūt nepareizi vai neprecīzi noformulēts mērķis, varbūt termiņš nebija pietiekoši ilgs, vai tas spēks attiecīgi vai enerģija, ko es esmu šajā termiņā uzkrājusi, nav pietiekoši bijusi. Bet jebkurā gadījumā šis arī ir stāsts par tādu kā praksi un pieredzi. Ja mēs to mēģināsim vēlreiz un vēlreiz, jūs varēsiet ieraudzīt un pamanīt, kā tas var strādāt tieši jūsu gadījumā, un kāds tam ir spēks, un cik varbūt kurā brīdī efektīvāk, kurā mazāk tas nostrādā. Pat ja jums ir kaut kāda konkrēta šī vēlme, nevajadzētu arī ierobežot visuma enerģijas plūsmu, jo to pievilkšanās spēku, kas veidojās atbilstoši jūsu gribai, palīdzēt var arī visums kā tāds. Tās būs tās reizes, kad varbūt lietas notiks daudz ātrāk nekā es esmu gaidījis vai gaidījusi.
to askezi tā kā ievērot konsekventi un ritmiski līdz beigām. Jā, par pievilkšanos. Piemēram, ja jūs vēlaties kaut ko materiālu, dzīvokli vai mašīnu, kā jūs viņu iegūsiet, tas nav uzdevums to mērķi aprakstīt. To atļaujam visumam tā kā izlemt vai radīt pašam, ļaut materiālajai pasaulē piepildīties tieši tādos veidos, kā vislabāk tas var priekš mums izveidoties. Mēs savukārt savā pusē tā kā atsakamies no kaut kā, veicam šo upuri vai tādu kā ziedošanu, varam to tā arī nosaukt, lai novirzītu šo enerģiju šim mērķim. Jā, un svarīgākais ir nežēlot sevi, nežēloties un neradīt apstākļus, kad citi mūs žēlo. Par vairākiem šiem nosacījumiem. Pirmais noteikti ir grūtības pakāpe. Ja mēs apņemamies, piemēram, atteikties no kafijas, bet tā nav īsti būtiska, varu dzert, varu nedzert, tad efekts var būt ļoti minimāls. Tāpēc labi būtu izvēlēties kaut ko, no kā atteikties ir grūti. Varbūt ne tā, ka ļoti, ļoti grūti uzreiz, lai nebūtu arī tā, ka varbūt mums tikai sanāk vienu dienu un vairāk nesanāk. Bet, jā, jo lielāka ir grūtības pakāpe, jo lielāks ir mūsu izaicinājums, jo lielāks var būt arī šis efekts beigās. Kas vēl ir interesanti, uzņemoties askēzi, lai sevi kaut kur ierobežot, var tas vienmēr gluži nē, bet lielākā daļā gadījumu var pārvērsties par kaut kādu jaunu un ļoti noderīgu mums ieradumu. Sākumā būt kā ierobežojums, bet pēc tam tas var pārvērsties arī kā mūsu tāds kā dzīvesveids. Un atkal jau pirmajā gadījumā, kad tas ir ierobežojums un kad tas man ir grūti, tad tas ierobežojums spēks, jeb enerģija būs lielāka un efektīvāka, bet tad, kad jau tas man paliek kā ikdiena, tad tas īsti vairs nestrādās šādā veidā. Vienmēr askēzē ir sākuma punkts, kur es esmu sākusi un kur ir tas, kur es gribu nonākt. Tātad, ja tie būs materiāli vai kaut kādā veidā izmērāmi mērķi un vispār viņus vajadzētu sastādīt tādā veidā, lai es pēc tam varētu salīdzināt, kad es sāku un kas notika vismaz, piemēram, pēc 21 dienas, kas būs tad, kā es to izmērīšu. Tad ir arī šis punkts B, uz kuru es nonākšu. Piemēram, viens cilvēks dzīvo Ņujorkā, lieliska vide, pelna pieklājīgu summu, ir veiksmīgs un nosaka savu mērķi nopelnīt 5 miljonus veicot askēzi. Savukārt cits cilvēks dzīvo mazā ciematā, strādā vienkārši darbu, saņem tādus minimālu algu un izvirza sev vienkārši nopelnīt arī 5 miljonus dolāru. Otrais cilvēks var sasniegt šo mērķi, bet ir jautājums, kad tas notiks. Jo viņa sākuma punkts, šis, ar ko viņš sāk, ir daudzreiz mazāks nekā tam pirmajam cilvēkam, un tas var prasīt ilgāku laiku. Kā man to paskaidrot? Būtiski ir saprast, kur es esmu tagad, un nevis varbūt lekt pa 10 vai 50 pakāpieniem augstāk, bet tā kā atbilstošus tos mērķus uzlikt, kas ir pāris pakāpienus virs, lai viņi nebūtu jau tādi, es te tagad rītā, bet pēc gada gribu būt miljonāri, piemēram. Uzlikt viņus samērīgus. Tad mēs viņus gan sasniegsim, gan arī redzēsim rezultātu, jo visticamākais, ja es uzlikšu sev pārāk lielu mērķi, pēc gada es viņu nesasniegšu, tad es būšu dusmīga. Tā es pēc sevis spriežu, mans piemērs. Tad es būšu neapmierināta, tad es vispār pateikšu, šis viss nestrādā, un tās ir, teikt, muļķības, bet īstenībā stāsts būs tieši par šo pāreju no punkta, kur es esmu, uz to, kur es vēlos.
Par normas līmeni tas arī mums katrai ir savādāks. Kādam ir labi dzīvot īrētā dzīvoklī ar sabiedrisko transportu braukt, kādam ir vēlme savu īpašumā iegūt vai savu mazu biznesu, nevis pie kāda strādāt un arī ar auto braukt. Un tā tālāk, un tā tālāk. Pāriet no līmeņa uz nākamo ir iespējams, bet atkal stāsts no 1. uz 5. Līmeni jā, vai 10. to var izdarīt, bet mums visbiežāk tas prasīs milzīgi lielu enerģiju, nostiprināties, noturēties tajā līmenī, un daudz biežāk šeit var izdoties tādi kā atkritieni atpakaļ. Un tas var arī atnest tādu kā izsīkuma sajūtu. No šejienes arī tas piemērs, kāpēc cilvēki, kas ir laimējuši lielas naudas summas loterijā, visbiežāk viņi zaudē, vai viņi tiek nozagta, vai kaut kur iztērēta gandrīz nekur, un labākajā gadījumā viņi vienkārši kaut kur pazūd, un nekas slikts ar viņiem nav noticis. Jo šai summai, kas ir ļoti jau lielāka par mūsu ikdienas normu, mums ir vajadzīga šīs papildus diezgan liels daudzums enerģijas, lai spētu šo uzturēt, noturēt. Un savukārt tas stāsts, lai pārliektu uz kaut kādu augstāku līmeni, mums ir vajadzīgs noteikts daudzums enerģijas, lai spētu to padarīt kā mūsu jauno normu. Plus vēl mums ir jāmāk tajā tā kā sākt dzīvot mazliet savādāk nekā līdz šim iepriekšējā normas līmenī. Un mums tam ir jākļūst jau par tādu kā ikdienu, kā, nezinu, vai būs pareizi teikt, pierastu stāvokli, pierastu dzīvesveidu, lai mēs atkal varētu pēc tam pakāpties tālāk. Tāpēc tādi ātri lēcieni, viņi mēdz būt, viņu nav tā, ka viņu nav, bet tad tur ir citi parametri, tīri pašā cilvēkā, viņa spēja gan radīt tādu enerģiju, gan pieņemt, gan tajā tā kā būt, uzturēties. Un vēl tur citas lietas varbūt. Lūk, tā kā, lai mēs nonāktu daudz augstākā līmenī, tas nozīmē gan enerģētiski spēt to ar sevi enerģiju noturēt, gan arī spēt tam līdz mainīties un nebūt vairs tajā pirmajā, bet jau nākamajā. Mums ir jākļūst jau par citiem cilvēkiem un jāiemācās tā būt, tā kā dzīvot, būt tādiem. Kādas kļūdas visbiežāk tiek pieļautas uzsākot askēzes un izvirzot savus sapņus, mērķus, uzlikt vairākus mērķus, vairākas askēzes vienlaicīgi, vai vienu pēc kārtas, vienā nedēļā vienu, pēc nedēļas jau nākamo. Ieteikums būtu labāk nesteigties, pakāpeniski, pirmkārt izprast, kā šis process strādā, tad nākamais jau iemācīties apzināti to virzīt, tā kā kontrolēt, mēģināt galu galā saprast, vai tie mērķi, sapņi, ko es esmu sev izvirzījusi, ir mani, nevis sabiedrības uzspiesti, vai tāpēc, ka tā ir stilīgi un moderni. Visbiežāk tieši šādi sabiedrības kopīgi, tādi kopienas mērķi ļoti reti, kad piepildīsies. Tā. Jo viņi varbūt nav saskaņā tieši ar mums pašiem. Viņi ir tikai tāpēc, ka tad es varbūt būšu, nezinu, citu acīs kaut kāda labāka vai kā savādāk. Kāda tā doma iekšēji ir. Piemēram, bieži vien cilvēki uzstāda mērķus, kas patiesībā nav viņu pašu. Piemēram, visi grib naudu vai mašīnu vai māju, tad man arī vajag, jo visiem citiem ir. Un tad trešā kļūda visbiežāk ir šī nepareizi formulēšana. Ļoti konkrēti ir jāpieiet tam, kā mēs uzrakstam šo sapni, vēlmi, mērķi, un tam ir jābūt izmērāmam, lai mēs varētu saprast, ko es tur nofiksēju un gribēju, un attiecīgi, ko es saņemu, lai nav gluži tā, ka es uzrakstīju vienu vārdu, mērķi, askēzi pieņēmu,
pēc tam pienāca šis tā teikt, brīdis, kad viņi piepildās, un tas nav tas, ko es tajā brīdī sevī sajūtu vai uzbūru vai tā vizualizēju. Nu, tāpēc tā rakstīšana un pierakstīšana viņa īstenībā būtu arī ļoti svarīga. Jā, ļoti svarīgi pie askēzēm ir savu veco domāšanu mainīt uz jaunu. Pāriet no kaut kādas iepriekšējā, tā teikt, līmeņa un nomainīt to pret jaunu. Nu, piemēram, mums var būt tādi tā kā iekšējie tādi kā teikumi, kas mūsos skan, ka naudu var nopelnīt tikai ar smagu darbu, un sasniegumu var būt tikai algas veidā, ka naudu ir grūti sasniegt vai nopelnīt, un visi bagātie cilvēki, piemēram, ir zagļi vai krāpnieki, un tikai tādā veidā šo naudu ir ieguvuši ar šādu, nu, tādu kā dzīves kontekstu pamatu. Mums ir ļoti grūti nonākt nākamajā līmenī, kad es gribu savu īpašumu, vai es gribu savu lielāku atalgojumu, vai savu kaut kādu biznesu. Tāpēc pāri nākties pastrādāt vispirms ar šīm tādām negluži varbūt atziņām, bet tādiem kā greizējām pārliecībām, kas mūsos mīt, lai mēs varētu reizēm sasniegt to, ko vēlamies. Un tas arī var būt šķērslis, kāpēc kaut kas nepiepildās. Par mērķa formulēšanu. Jā, tad ir ļoti svarīgi to uzrakstīt detalizēti. Vajadzētu arī uzticēties visumam, tas arī zina, ko dara, un tur ir arī savs plāns attiecībā uz mums. Nu, piemēram, bieži vien uz tādiem mērķiem, kā izveidot attiecības vai kļūt šajās attiecībās, kurās esmu laimīgs vai laimīga, lai man tur ģimenes dzīve uzlabojās, es uzsāku askēzi un beigās sanāk, lai mana tā dzīve uzlabotos un lai es kļūtu laimīga, šīm esošajām attiecībām ir jāizjūg. Arī tā reizēm var notikt. Tāpēc es laikam ieteiktu pirmās askēzes veidot un izvēlēties tādas, kas ir saistītas tikai ar sevi personīgi, kas ir ekoloģiskas šobrīd gan man, gan varbūt labākā gadījumā neiesaista citus cilvēkus. Un savukārt, ja notiek arī tādas situācijas pēc askēzēm, kad kaut kas notiek negluži tā, kā mēs to bijām savā galvā vēlējušies, tad vajadzētu pieņemt šo, ka visumam ir savs plāns, bieži vien atšķirīgs no mūsējā, no tā, kā mēs iedomājamies, kā mums vajag. Un te būs arī svarīga tā spēja pieņemt, ka viss notiks vislabākajā veidā, tieši tā, kā tam ir jānotiek. Par finansiālām askēzēm un mērķiem, tur, cik mēs esam tur manā atsevišķā grupā runājušas, meitenes daudz labāk un biežāk nostrādā nevis kaut kādas konkrētas summas rakstīšana, gribu tur tādu vai šādu, tur miljonu, piemēram, bet ka tas ir kaut kādā procentuālā izmērāmā, piemēram, palielinājumā plus mīnus, vai tas ir kaut kāda veida, tur, pieņemsim, es spēju sekt visus savus izdevumus, kas ir saistīti tur, nezinu, ar kaut kādām pamatvajadzībām. Mēģināt tos veidot šāda veida, jo tie tādi cipariskie konkrētie ar komatiem vēl pie tam aiz nulītes, tur atkal var gadīties mūsu šī vēlme ļoti stipri visu kontrolēt, un mēs varam tādu ciparu arī nesasniegt, un tad pēc tam būs vilšanās, kas īstenībā traucēs procesam vispār kā tādam. Un īstenībā, skatoties uz askēzēm vispār kā tādām, tas ir kā treniņš,
ko var praktizēt ikdienā un atkārtoti un ilgtermiņā. Un sevi analizējot, un arī tos gan izvirzītos mērķus, gan askēžu stiprumu, jeb to atteikšanās spēku, gan arī to, kas ir rezultātā sanācis, redzēt un mēģināt saprast, kā tas viss strādā tieši man. Jo katrai un katram tas īstenībā būs mazliet savādāk. Vienu noteiktu formulu, kā soli pa solim tas noteikti būs un 100% tas notiks tieši tā, es nevaru iedot. Mēs visi esam dažādi un ir tikai tādas kaut kādas bāzes punkti, kurus tā kā vajadzētu ievērot un kam iet cauri. Par šo cilvēku enerģisko ietilpību tas ir viens ļoti svarīgs punkts vispār pie askēzēm kā tādām. Jo tas ir stāsts par to, cik lielu enerģiju es esmu gatava gan pieņemt un noturēt, gan arī izvirzīt vai novirzīt tālāk mērķim. Te visbiežāk to var izmērīt tieši saistību un gatavību, piemēram, naudai kaut kādai, vai gatavību arī tam pašam savam īpašumam, nevis, piemēram, īrētam. Ja mēs neesam tam gatavi, tad, lai arī tādā brīdī, kad mēs to sasniedzam, būs diezgan bieži tāds moments, ka mēs to varam zaudēt. Un var gadīties, ka pirms es sev izvirzu kaut kādus tādus mērķus vai sapņus, kas varbūt man nekad nav bijuši, vai arī varbūt manā ģimenē nekad nav bijuši, vajadzētu pastrādāt ar šo, vai es šobrīd spēju enerģiski noturēt šāda veida realitāti. Jo mēs varam iegūt tikai to, kas atbilst mūsu enerģiskai ietilpībai. Par veco domāšanas kaut kādu prizmu, kā mēs domājam un to, kādu viņu vajadzētu mainīt uz jaunu, šīs vecās kaut kādas domas vai tādi pieņēmumi, tie var mums traucēt arī sasniegt mērķi. Tos mēs varam atrast visdažādākās praksēs. Biežāk tas būtu stāsts par to, kur es esmu tagad, kur es vēlos būt, un tad mēģināt caur sajūtām aprakstīt, kā es tagad, piemēram, dzīvoju, vai kas man ir apkārt, un tad kam man vajadzētu būt, vai kā man vajadzēs dzīvot tad, kad man būs tur kaut kas tāds, ko es vēlos. Ļoti viena liela praktisks veids, ko ar sevi var padarīt, ir nepabeigto lietu pabeigšana, jeb kā Andis Gesti sauc par beigtajām zivīm. Viņas tā kā izmest no savas gan prāta, gan enerģiski mūsu telpas. Un tad, piemēram, sarakstīt ar vismaz 10 nepabeigtām lietām, vai nu tās izdarīt, vai pieņemt lēmumu, kad es tās vairs nedarīšu, un tās vairs nav manas, tā teikt, tie nav mani uzdevumi. Parasti šādu nepabeigto lietu izpildīšana var ļoti palīdzēt askēžu pirmajās dienās vai pirms viņas sākšanas, var iedot tādu ļoti lielu arī enerģisku spērienu, un atbrīvot vietu tam, lai tiešām uz to mērķi ietu, jo šīs nepabeigtās lietas, viņas ilgtermiņā no mums atņem mūsu enerģiju. Un biežāk var atnest šo stāvokli vai sajūtu, ka mēs daudz darām, mēs daudz kur ieguldamies un it kā skrienam kā vāveres ritenī, bet kaut kā nesanāk. Tā kā uz priekšu nekustamies. Tad reizēm var būt meklēt atrisinājumu tieši šajā. Kas notiek, ja mēs uzsākam un tad pārtraucam vai pārkāpjam askēzi, jeb apēdam, piemēram, to, ko apņēmāmies neapēst? Ja tas ir noticis nejauši, netīšām vai tā kā negluži apzināti, tas var neko īsti nenojaukt. Mēs varam turpināt. Svarīgākais, ko šajā visā nevajadzētu sev sodīt, kritizēt, pārmest, saukt tur dažādos vārdos.
Vajadzētu būt pacietīgiem un pret sevi saprotošiem. Nu, bija kaut kāds šis pārkāpuma veids, mēs varam vienkārši turpināt savu ceļu, neapstājoties, aiziet līdz galam. Bet galvenā tā doma ir nesākt sevi vainot vai nosodīt. Ja mēs turpinam askēzi ar vainas sajūtu, tad labāk likt punktu uz šo brīdi un gaidīt kaut kādu citu tam labvēlīgāku laiku vai momentu, kad es to atkal varbūt sākšu. Jo tajā brīdī, ja šis pārkāpums ir noticis tā kā neplānot vai neapzināti, vienkārši pieņemt, ka, nu labi, man gadījās, bet es turpinu tālāk un apņemos tā kā apzināti tālāk iet uz priekšu. Un tam visam vajadzētu būt ar tādu labestības enerģiju, bez kaut kādām negatīvām emocijām vai sajūtām pret sevi. Ko darīt, ja pārkāpums notika apzināti? Tā kā emociju vai stresa vai kāda savādāka gadījuma dēļ ņēmu un apēdu to kūciņu. Un es zināju, ka es viņu apēdīšu, un es zināju, ka es esmu apņēmusies, ka to es nedarīšu, bet vienkārši to izdarīju. Tad, principā, tas ir stāsts, ka mēs saskaramies ar savu šo te ne tikai, nu, tā kā praktiski organismu un ķermeni, bet arī ar šo tādu kā zemapziņu. Astrālais ķermenis mūs pārbauda ar domu, nu, paskatīsimies, vai tev sanāks. Tur var radīties dažādas emocionālas situācijas, kuras mūs tā kā pārbauda, vari vai nevari pieturēties pie savas askēzes. Arī šajā gadījumā nevajag sevi nosodīt, nevajag sevi vainot, jo tādā veidā mēs pazaudējam savu spēku. Mēs varam to pieņemt kā kļūdu un turpināt. Mēs varam nu, tā kā paņemt un tā kā sākt no jauna. Nu, tā kā tajā brīdī, kad es apēdu to kūciņu, pieņemt, ka labi, tā ir mana kļūda, es to pieņemu, tā gadās, bet rītdien tad es sāku atkal no jauna, tur, piemēram, vēlreiz to 21 dienu. Neļaut kā pārkāpumam vai tādai apzinātai vai neapzinātai šai te nu, tā kā attiešanai no askēzes apturēt visu procesu. Un vajadzētu saglabāt šo uzticību tam virzienam, ko es esmu apņēmusies darīt. Tas, principā, reizēm var radīt vēl pat tādu spēcīgāku efektu gala rezultātā. Šeit noteikti būs stāsts, ja kaut kas tāds gadās, arī darbs vai iespējams vēl tāda kā paralēla askēze ar savām emocijām, ar domām, ko mēs visbiežāk domājam par sevi. Un var pat reizēm gadīties, kad tieši mēs varbūt esam izvēlējušies nepareizu askēzes formu, un vispirms ir bijis jāizvēlās tā kā askēzes par savām domām vai savām emocijām, un tikai pēc tam ķermeniskā atbrīvošanās tur no tās kūciņas, piemēram. Jā, tā var būt arī šāda veida zīme, kāpēc sanāk, tā teikt, pārkāpt savu šo te apņemšanos un izdarīt kaut ko tādu, ko varbūt nevajadzēja. Šis ir tas gadījums, kad mēs vienmēr sevi asociējam ar ķermeni, ar fizisko ķermeni, bet ir arī emocionālais un ir arī daudz citi enerģiskie ķermeņi mums. Ja mēs, arī mentālais ķermenis šajā gadījumā, kas atbild par domām, ja mēs sevi ierobežojam emocijās vai domās vai tieši kaut kā ieprogrammējam, tas bieži vien var būt pirmais, par ko askēzes būtu jāietur, un nevis tikai tās ķermeniskās, kas var būt kā darbi, kā ēšana, neēšana, vai kaut kāda dzēriena nelietošana, un tieši šīs emocijas vai domas ir tās, kas visbiežāk var traucēt nonākt kaut kādā mērķī vai sapņu piepildījumā, ko mēs vēlamies.
Tā. Par citām formām šeit es varbūt sīkāk nestāstīšu, bet, piemēram, nu, tāds viens no askēzes formām ir nenosodīt citus un sevi. Tāds kā aizliegums askēzi uz tenkām un vērtējošām sarunām, ka mēs citus nevērtējam, sevi nevērtējam, nerunājam par citiem. Par dusmām un agresiju. Tas būs stāsts, kur ir diezgan liela enerģija paslēpusies, diezgan tāda spēcīga varbūt šī askēze. Aizvainojumu, darbs ar aizvainojumu kā tādu, pieņemt cilvēkus tādus, kādi viņi ir. Pašcieņu un pārliecību, tādu pašpārliecinātību un pašvērtējums, tas nerodās pats no sevis. Un arī šeit mēs varam tā kā ieturēt askēzi un sākt sevi cienīt. Tā. Un tad ir pozitīvās askēzes, sevis slavēšanas, emocionālā askēze, viens no tādiem ļoti efektīviem veidiem, kur apzināti, nu tā kā tiešām nevis tā vienkārši, bet apzināti un no sirds mēs sevi paslavējam par paveikto dienas laikā, jo visbiežāk jau mēs sevi nosodām, pārmetam ļoti daudz ko un reti, kad uzslavējam. Šī gan palīdzēs attīstīt pozitīvo domāšanu, gan attīstīs vēl diezgan lielu enerģijas daudzumu, ko visbiežāk tomēr nevis tā kā pats no sevis tas piepildīsies, bet mūsos radīsies liela enerģija un apņēmība kaut ko darīt un panākt. Askēze atbrīvoties no mankārības, tas būs stāsts par materiālajām lietām, par to, ko mums obligāti vajag, un it sevišķi stāsts par arī krājējiem. Mantu daudzums bieži ierobežo enerģiju un iespēju plūsmu mūsu dzīvē. Šeit būs arī stāsts par veco lietu atdošanas vai izmešanas, un vecais aiziet un jaunais mums ienāk vietā. Tā kā reizēm tieši šis pieķeršanās materiālajai pusē var būt kā šķērslis, kas neļauj mums nonākt kaut kur vai sasniegt kaut ko, ko mēs vēlamies. Un šī atbrīvošanās no liekā un strādāšana ar šo pieķeršanos kaut kādām materiālām lietām, viņa var iedot arī diezgan lielu šo enerģijas, tā teikt, kopumu daudzumu, ko var virzīt pēc tam uz kaut kādu mērķi. Te ir mazliet tātad, kā to mēs praktizēt varam, var atbrīvoties no liekām mantām, apģērba grāmatām vai kādām pieķeršanās idejām, askēzi uz uzticību. Situācija notiek tieši tā, kā viņām būtu jānotiek, nevis kā mēs to gribam kontrolēt. Tā, es ceru, ka jūs man dzirdat, man rāda, ka man internets ir slikts. Ja kādā brīdī kaut kur pazūd, lūdzu, sakiet. Dāsnuma askēze, kas ir ļoti tāds spēcīgs mehānisms, kas ļoti veicina enerģijas gan plūsmu pie mums vai koncentrēšanos gan no mums tālāk. Vispirms pastrādājam tātad ar mankārību vai pieķeršanos materiālajai pusē, un tad mēs varam šo askēzi tā kā praktizēt. Sākumā šis var būt grūti, mums var būt žēl kaut ko atdot. Tad ļoti tāds spēcīgs un enerģiski piepildīts askēzes veids. Šeit arī bieži vien pievieno šo stāstu par labdarību. Labdarība nav tikai materiāla palīdzība citiem, tā ir enerģijas izlīdzināšana. Tad, kad mēs kaut ko atdodam, mēs nevis zaudējam, bet radam vietu jaunām iespējām un resursiem. Un savukārt, ja mēs visu laiku krājam un neko neatsakamies, jo mums liekas, ka mums visu vajag, tīsnībā ir arī kaut kas mums liekas, tādā veidā mēs bloķējam enerģijas plūsmu, un nākamreiz mēs varam saņemt arī mazāk.
Te mazliet par šo enerģijas apmaiņas veidu pie labdarības. Varbūt es arī tik plaši un dziļi neiedziļināšos. Pēc tam jūs varēsiet izlasīt arī par šo 10% vai 10 daļas principu. Galvenais nosacījums ziedošanā vai labdarībā kā tādā ģimenes locekļiem tas neskaitās ziedojums. Tas ir mūsu pienākums, tā nav askēze vai labdarība. Tā kā to ņemam vērā. Tas tā kā nebūs stāsts, kas var mums palīdzēt uzturēt šo enerģijas līdzsvaru. Labdarībai, ziedošanai būtu jābūt tādai, kas ir adresēta cilvēkiem ārpus ģimenes vai radinieku loka. Tad tam ir efekts un tam ir tas spēks. Par ziedojumiem. Tās palīdz mums kompensēt un līdzsvarot pozitīvo enerģiju, ko mēs saņemam. Un, ja mūsu, piemēram, dzīvē notiek kaut kas labs, papildus ienākumu vai veiksmīgas situācijas izveidojas, tas rāda tādu kā situācijas nelīdzsvarotību. Lai saglabātu līdzsvaru, dabā vienmēr jānotiek it kā šim te kaut kam sliktajam, jeb ar mīnuszīmi vai kaut kādam ierobežojumam, kam ir jātiek pāri, lai saglabātu savukārt šīs veiksmīgās situācijas vai papildus, piemēram, ienākumu vai kā cita līdzsvaru, labdarība vai ziedojums palīdzēs šo izlīdzsvarot. Un tad visumā vairs nav vajadzīga šī te izlīdzināšanās, ko visums dara tādā veidā, ko mēs parasti iztulkojam kā kaut ko mums nelabvēlīgu vai sliktu. Ja mēs pamanām tādas situācijas, kad mums īpaši kaut kas veicās vai uzlabojās, tad šo mēs varam ņemt vērā. Šeit būs vairāk tādas mentālās askēzes, atbrīvošanās no tādām domām, kuras mēs domājam katru dienu, arī bezjēdzīgām kaut kādām domām, tādām par sevi, par citiem, par nākotni. Mums vajadzētu pārslēgties uz emocionāli pozitīvi uzlādētām domām, pārtraukt šīs kaut kādas analīzes, vai kā būtu, ja būtu, vai ko man vajadzēja darīt savādāk, vai dažādi pārdzīvot iekšēji. Šajā askēzē tātad mēs mēģinam to pārtraukt. Visu laiku, tiklīdz mēs to apzināti noķeram, tad mēģinam tam pievilkt punktu un pārvērst domas darbībā. Attiekšanās no negatīvām domām šeit tātad arī spēja un vēlme apzināti pārtraukt visas destruktīvās domas un novirzīt šo enerģiju uz rīcību. Te varam padomāt par to, kas ir tā biežākā negatīvā emocija vai doma, kas mums galvā ir, vai doma, kurai seko emocija negatīvā. Un praktizēt šo apstādināšanas metodi, kad mēs to apturam un nākamajā kaut kādā brīdī, kad atkal tas sākās, mēs atkal to apturam, nevis turpinam. Pārslēdzamies uz kādu darbību. Piemēram, beidzu domāt un aizēju mazgāt traukus vai sakārtot grāmatu plauktu. Tieši darbība, darīšana palīdzēs prātam iziet no šīs te vāveres rata, turpināt negatīvi domāt. Un visbeidzot, askēzes palīdz mums personīgi augt, pamanīt savu enerģijas un tādu iekšējo potenciālu, palīdz mums saņemt sajūtu, kad es sevi spēju kontrolēt un vadīt, un arī diezgan reizēm pat straujiem soļiem paaugstināties dzīvē, pa kaut kādiem, pakāpieniem, līmeņiem vai kā savādāk, kā mēs to vēlamies. Un šo savukārt spēcīgo enerģijas pieaugumu, ko mēs paši sev ar askēzēm radām, tādā veidā virzīt uz kaut kādu izaugsmi daudzos dažādos dzīves aspektos, kuros mēs to vēlamies. Kaut kā tāda tā formula askēzei. Es ceru, ka bija noderīgi. Un,
Iespējams, varbūt kādas jaunas idejas jums radās nākamajam gadam, februārim vai janvārim vai vēlāk, kādai askēzei, un paskatīties un papraktizēt, kā no tā jūs varat gūt kaut ko tādu, ko varbūt sen vēlējāties un sapņojāt, bet līdz šim nav sanācis. Paldies! Paldies, Kristīna! Jā, daudz vērtīgas lietas, par ko aizdomāties un palīdzēt tā kā arī sastrukturizēt, kas ir askēze un kas varbūt nemaz nav askēze. Vai varu tagad dalīties savu ekrānu, Kristīna, ja tu... Jā, paldies! Domājot par šo te askēzes lekciju un reizē domājot par to, ko mēs kā asociācija varam uzdāvināt jums svētkos, līdzīgi kā mēs darījām pagājušajā gadā, protams, ka diezgan likumsakrīgi šķiet, ka mēs varam uzdāvināt jums idejas par dažādiem taro izklājumiem. Un šajā gadā mēs sagatavojām tieši par askēzes tēmu. Mazliet arī parādīšu, ieskicēšu, pakomentēšu, un tad vēlāk mēs arī ar to dalīsimies ar katru no jums. Tā, tagad es pastīšos, kā jūs man šo te redzat. Vai jūs redzat manu ekrānu? Pirmais jautājums. Jā. Ir 3 izklājumi, ko mēs esam sagatavojuši, un pirmais izklājums ir vairāk vispār paskatīties uz brīdi pirms šī te askēzes laika, un paskatīties, kāds ir mans patiesais nodoms uzņemties askēzi šobrīd, un te ir uzsvars uz patiesais nodoms, jo reizēm var būt kaut kāds ārējais nodoms, es to darīšu, jo redz, Kristīna teica, un es esmu tajā vilnī, vai es to darīšu tāpēc, ka tas ir topā, vai tas ir moderni, vai vēl kaut kas cits, bet paskatīties, kas ir patiesais nodoms. Un reizē otrajā jautājumā pajautāt kārtīm, no kā man būtu vērtīgi šobrīd atteikties. Jo varbūt es biju domājis tā, es te tā kā atteikšos no kafijas, kas varbūt mana tēma arī tīri personīgi, kamēr kārts man pasaka, hei, bet paskaties, varbūt tomēr askēzē pievērst kaut kādu citu dzīves tēmu vai dzīves jomu. Noteikti ir vērts paskatīties, ar ko šī te atteikšanās vai askēze var būt izaicinoša. Ko tas dos, tas man ļaus sagatavoties. Ja ir kaut kādas grūtības, kaut kādi šķēršļi, teiksim, es izvēlos atteikties no kūkām, un kā reizi viss man pēkšņi aicina biežāk uz dzimšanas dienām vai nāk ciemos ar kūkām, un tas ļautu nevis katreiz uzvilkties, dusmoties un vispār apvainoties uz pasauli, ka viņi nepalīdz man šo te askēzi veikt, bet sagatavoties, kur atkal ir šis te šķērslis, šis te izaicinājums, vai kā mūsdienās daudz saka, trigeris, un tas palīdzēs to uztvert vieglāk, jo mēs jau būsim sagatavojušies, ka, ja es no kaut kā atsakos, tad iespējams es to vairāk arī manīšu savā dzīvē, un tas ir normāli. Ne, bet tāpēc man to savu mērķi nolikt malā. Un noteikti paskatīties, kāds ir mans sākums, jeb arī, kā Kristīna teica, A punkts šajā jomā, kur es esmu šobrīd tajā, kur es vēlos askēzi, paskatīties, kā mans ķermenis uz to reaģēs. Jo vienalga, vai askēze ir par kaut kādu fizisko, vai mentālo, vai emocionālo, ķermenim var būt reakcija. Un ja mēs laicīgi šo te izpētam, tad mēs varam to atpazīt un saprast, tas ir saistībā ar to, ka šobrīd es eju šo te askēzes ceļu. Protams, paskatīties arī prātu, jeb šo mentālo daļu, kā tā reaģēs uz šo manu askēzes ceļu, un kā manas emocijas reaģēs. Respektīvi, izpētīt no dažādiem aspektiem, lai zinu, ar ko būtu gatava šajā te askēzes, teiksim tā, ceļojumā. Paskatīties arī, kas ir mans iekšējais spēks, lai šo askēzi noturētu. Jo tas var īpaši noderēt tajos brīžos, kad liekas, ne, es nevaru, man gribās padoties, liekt man mierā, kurš vispār šito izdomāja, visas pārējās lietas. Un kas var palīdzēt saglabāt ritmu un izturību? Varbūt tur parādīs kaut kādu man iekšējo spēku, varbūt tur parādīs, ka man ir kaut kāds atbalsts, varbūt tur parādīs, ka man vispār šis jādara kaut kādā mazā grupiņā, ja, teiksim, 3 kausi, kur mēs ar dāmām aprunājamies, kā tev iet, kā man iet. Un kāds ir rezultāts askēzes beigās. Un 12. kas mazliet atšķirās no 11. mans ieguvums šo paveicot. Jo rezultāts var būt viens,
Un tas var būt arī nevienmēr tas pozitīvais, teiksim, ir kaut kāds liels izsīkums vai nogurums, bet reizē no tā visa arī caur 12. jautājumu ieraudzīt, un ko es no šī te visa iegūstu. Šos izklājumus mēs arī jums nosūtīsim, tāpēc nav arī obligāti šobrīd jāpāraksta, bet jā. Un te būs arī kāršu izvietojums, kā to izlikt. Otrs, kā paskatīties uz askēzi, ir, ja ir vēlme askēzi dažādās dzīves jomās ieviest. Un te mēs arī dodam jau piemēru, kurās jomās varētu to ieviest. Pirmais, atkal paskatīties, kāda man kopējā gatavība. Un te būt pilnīgi godīgiem, ja tā gatavība rāda, ka šobrīd ļoti švaka un ir maz spēka un ir enerģijas izsīkums, tad padomāt, vai tiešām man tas ir jāsāk šodien, varbūt es tomēr varu atlikt, un kurā dzīves jomā šo askēzi ievērot. Un ja gribas vairākās jomās vienlaikus, tad te ir dažādi jautājumi, un tie jautājumi ir visi vienādi visādās tajās jomās, piemēram, pašizaugsmē. Kas ir tas ieradums, kas man būtu jāmaina, ko tas no manis prasīs, jebšu kādi būs man zaudējumi, kāda būs cena par to, ka es to darīšu, un ko tas man var iedot. Lai mums ir gan motivācija, burkāns, gan arī mēs redzam, kāda ir par to cena. Un tāpat arī skatīties darbu vai hobiju vai kaut kādu konkrētu projektu un partnerattiecības vai attiecības vispār ar citiem. Tikpat labi var vispār mainīt uz citām tēmām, var ņemt finansiālā joma, varbūt kaut kāds ķermenis un fiziskās pašsajūtas uzlabošana vai jebkas cits. Bet, protams, ņemot arī vērā, kā Kristīna teica, neaizraujamies ar daudzām jomām vienlaikus, bet caur šo var ieraudzīt tādu kopējo skatu un tad varbūt saprast, ar kuru askezi es esmu gatavs sākt un ko man reiķināties tajā procesā. Ja tomēr jūs ejat un veicat vairākas askēzes vienlaikus, tad 12. jautājums palīdzēs saprast, kā tā viena otru ietekmēs. Vai tas būs harmonisku viena otru tā kā pastiprinās, vai tieši būs liels ņigu ņēgu un pretestības, ka viena joma kaut kādā veidā konfliktē ar citu askēzi, un tad atkal padomāt, vai tiešām šo vajag visu darīt vienlaikus. Savukārt, trešais izklājums ir par to, vairāk par tādu domāšanas veidu, jeb uzskatiem, kas ierobežo manu izaugsmi, vai varbūt man neinteresē caur izaugsmes prizmu, bet kas ietekmē manu pašsajūtu, vai kas ietekmē manu emocionālo sajūtu, vai kas ietekmē manu enerģiju, vai kas ietekmē manas finanses. Atkal jau mēs to izaugsmi varam pievērot tam, kas mums ir svarīgi, caur kuru aspektu šo paskatīties. Kā tas ietekmē manus mērķus un rezultātus ikdienā, kāda emocionālā askēze būtu visefektīvākā, varbūt tā tieši parāda, ka rādīt savas emocijas, ļautām būt, ļautām plūst uz āru, gan pozitīvām, gan netik pozitīvām, bet varbūt tā tieši pasaka ieklausīties sevi vai nomierināties, ja vairāk vai kaut kāds meditatīvs prakses, atkal jau kārts jums pateiks priekšā, kas tad ir tās atbildes. Paskatīties par domāšanu, ja, kas ir jāveido vecās domāšanas un veco uzskatu vietā, jo, ja mēs kaut ko izņemam ārā, mums kaut kas jāliek vietā, kāds ir mans enerģijas līmenis šajā brīdī. Šis arī ir tāds tā kā atskatīšanās uz to, cik man šobrīd vispār ir resursi tam izdarīt. Mēs varam arī sev pajautāt tādu kontroli jautājumu, kas vēl ir tas, ko es kontrolēju, bet būtu vēlams to palaist vaļā. Un kā askēze man var palīdzēt uzlabot pašsajūtu, iekšējo spēku vai kaut kādus citus parametrus. Tā kā jautājums jūs varat pielāgot. Un 10. arī jautājums ir, kā šī te transformācija vai izmaiņas var kļūt pamanāmas. Jo reizēm var gadīties, ka mēs gaidām to lielo rezultātu, ko mēs esam noformulējuši, arī kā Kristīna stāstīja, bet iespējams, ka tās pārmaiņas nāk pamazām ar kaut kādām citām zīmēm, kuras mēs pat neuztveram, ka tas arī ir saistīts ar to un ka tas ved mūs uz to kopējo rezultātu. Un, protams, atbalstošais punkts, kā es varu sev atbalstīt brīžos, kad prasās padoties un tam visam pielikt punktu. Tā kā es ceru, ka šie izklājumi būs noderīgi, var pildīt, izlikt vienu no tiem, var likt visus 3, var pielāgot savām interesēm un vajadzībām. Šo te
izklājumu dāvaniņu mēs nosūtīsim visiem mūsu biedriem un arī ikvienam, kas rakstīs uz mūsu e-pastu taro.asociācija gmail.com, jautājot, lūdzu, atsūtiet mums arī šo te izklājumus, tāpēc, ka ne visu dalībnieku, kas šobrīd piedalās, kontakti te ir, bet, ja ir vēlme to iegūt savā īpašumā, tad noteikti dodiet ziņu. Es paskatīšos arī čatā, kas notiek. Kristīna saka, ka neredz Ingas prezentāciju, vai pārējie redz, vai neviens? Pārējie redz, jā. Ok. Kristīna, būs tev arī PDFs, tā kā varēs šo te izlikt. Vēl es kaut ko baigi gudru gribēju teikt šajā sakarā. Izklājumi. Jā, un īstenībā man tāds aicinājums ir, ņemot vērā, ka mēs šobrīd esam šajā te tēmā ļoti, tad varbūt tā, ka beigsies šīs te zooms, tas ir īstais brīdis, kad arī kādu no tiem izklājumiem izlikt. Vai ir kādi jautājumi par šiem izklājumiem? Jautājumu nav. Tad dodamies tālāk, un nākamais mums programmā ir meditācija, un to savukārt mums vadīs kolēģe Rita. Lūdzu, Rita, vārds tev. Jā, labdien, prieks redzēt tiešām kuplā skaitā gan zināmos, gan jaunos cilvēkus. Par sefirotu maģiju man ir tā, ka es ar Taro esmu pazīstama jau 24 gadus. Un likās, ka ir ļoti maz lieta, ko varētu jaunu atklāt. Kādu laiku tas bija liels progress, arvien jaunas nianses, izlikumi, vēl kaut kas pēdējos gados, tā kā, tāds minimāls, jā, kaut kādas lietas sapratu, ejot dziļāk Taro enerģijās, vai, protams, darot tās lietas, ko es paralēli daru, kā transpersonālā psihoterapija un citas prakses un eirografiku, ko es piekopju un sakombinējot ar Taro lietām. Bet sefirotu maģija man iedeva jaunu perspektīvu, un es sapratu, ka tas ir tieši tas, ko es Taro meklēju visu laiku, kur ir ne tikai šis te instruments prognozēšanai, bet saprast katru Taro kārti ne tikai filozofiski, bet arī ļoti praktiski un pielietot savā dzīvē kā tādu arhetipisku enerģiju, kur katru lielu arkānu enerģiju mēs varam arī praksē pielietot, lai mainītu lietas un zināt, kurā jomā, kuru enerģiju labāk pielietot. Un tās ir gan savienošanās prakses ar enerģijām, tādas meditatīvas, arī praktiski uzdevumi, ko darīt. Bet, par katru arkānu tās ir diezgan daudzas prakses. Tā nav tikai viena meditācija, lai saprastu sajust šī arkāna būtību. Metot tiltiņu uz šo tēmu, man ir jautājums jums, visiem dalībniekiem. Ja mēs domājam par askēzi, kā jūs teiktu, var rakstīt vai ieslēgt mikrofonu un teikt, ar kādām lielo arkānu enerģijām askēzes process, ideja kā tāda procesa īstenošana rezultāti, ar kādām lielo arkānu enerģijām jums saistās. Askēze tas ir par ko, kuri arkāni izsaka šī procesa kādu esenci. Jā, vientuļnieks noteikti numur 1. Mērenība arī varētu būt, vēl kādi varianti. Es varbūt ieslēgšu mikrofonu, padalīšos, kas tad, kad Kristīna stāstīja savu lekciju, es biju pārsteigta par to, kuru kārtu man atnāca kā askēze, lai gan tā nelikās. Un tā bija kārtas velns, jo tas, kā es to pavērsu, ka nevis ieradumi kontrolēs manu dzīvi, bet es kontrolēšu savus ieradumus. Jā, te atbildēs vēl ienāk arī 14. un 17. 18. mēnesis kārts. Es pavadināšu ar jautājumu, kādēļ mēs vispār to darām, ko mēs gribam iegūt tā rezultātā, un kurš arkāns stāsta par to, ka mēs vispār varam izdarīt kaut ko, lai iegūtu jaunu rezultātu, principiāli atšķirīgu. Maks arī droši vien. Un jā, Inga muļķis, tas ir tas arī,
uz ko es metu tālāk tiltiņu, jo līdz ko mēs gribam veidot jaunas lietas, tā ir arī muļķa enerģija, kas palīdz tādos procesos, kad kaut ko, un droši vien arī zvaigzne, kas dod cerību, bet, nu, laikam es teiktu, ka visvairāk tas ir tiešām vientuļnieks, maks un muļķis, kā tīrs, un ir pluss vēl nianses, un droši vien katram personīgās nianses arī atkarībā no tā, ko kurš pielieto. Pāriešu atpakaļ tad tūlīt uz savu. Piepinošu sevi atpakaļ. Nu, lūk, ja mēs runājam par muļķi kā tādu, kas ir tās prasmes, jo katram arī arkānam, sefirotu maģijās to skatās kā uz sithām, ko iemāca, ja tu esi labā kontaktā ar šo enerģiju, ja tu viņā ieeji, ja tu viņu varētu teikt uzvelc un no šīs enerģijas miedarbojies ar pasauli, ko tas tev dod, kādās jomās tas tev palīdz. Un muļķa gadījumā tās ir prasmes, spējas piemēroties dažādām situācijām. Tā kā muļķī mēs ejam līdz, ko ir kaut kas nezināms, un mēs varam būt, tas ir plastiskums arī, jeb elastīgums, fleksibilitāte visā, jo viņš uztver to, ir dzīve, viss ir brīnumains, viss var būt arī tā, viņam nav ierobežojoši, nosodoši vai tādi šauri priekšstati, viņš uz visu skatās kā uz kaut ko jaunu, brīnumainu un pieņem visas šīs lietas. Muļķa enerģija, sitha, tā ir arī pateicība par to, ka es esmu, ka ir šī pasaule, tā ir uzticēšanās augstākiem spēkiem. Un tā ir arī par sajūtu, ka es esmu mierā un pieņemšanā, arī tad, kad nāk negaidītas pārmaiņas. Un muļķa enerģija mums noder arī tad, ja mums ir kādas sarežģītas attiecības, piemēram, ar kādu radinieku, darba devēju, kad liekas, kā kāds tur dzīvo kaut kā nepareizi un kaitina un ir vēl kaut kādas lietas. Ļaut sev elpot un arī citiem, ka viņi ir tādi, kādi viņi ir. Muļķis mums palīdz arī vieglāk mācīties jaunas lietas, apgūt jaunas lietas. Tas ir arī tas, varbūt, kas palīdzētu pie askējas, jo, nu, ir jāmaina šī ieraduma, ir vajadzīgs šis elastīgums. Nu, tātad, jā, šis plastiskums, uzticēšanās pasaulē kā tādai, ka nu, šeit viss notiek, mana pasaule par mani rūpējas, es eju un viss ir, un ejot ar šādu enerģiju arī, kā liecina pieredze, arī lietas parasti notiek labāk. Arī tā kā viņš ir tādā zināmā eksaltētā stāvoklī, tad arī viņā palielinās, nu, varētu teikt, tāda gan pašhipnozes, gan citu ietekmēšanas spējas, jo viņa pārņemtība. Mēs varam redzēt, varbūt kādreiz, tīpaši, kad ir kāda kompānija vai pūlis, un ir kāds cilvēks tādā izteiktā muļķa enerģija, viņš varēs sevis pavilkt daudz, ja viņš saka, jā, tas ir forši, ejam, darām. Tur noteikti vajag būt, un pārējie iet viņam pakaļ, nu, pat daudz nedomājot. Un arī muļķis māca vieglāk pārvaldīt emocijas, atlaist viņas, gan uzņemt, gan atlaist, jo viņš, nu, necenšas neko satvert, pārāk daudz saturēt sevi. Tā kā ir daudz šādu te ļoti noderīga enerģija. Arī noteikti tas ir vispār tāda iedegšanās dzīvības spēks, kas var pietrūkt gan tumši rudenīgā, ziemīgā laikā, gan, kad tu vairs neesi gados pārāk jauns, bet kad ir kaut kas aizrauj, iededzina un gribas dzīvot, gribas iet, viss notiek un viss notiek uz labu. Un arī muļķim bieži vien tiek dažādas likteņa dāvanas. Nu, muļķim, kad mēs esam muļķim, jo mēs muļķī varam būt gan ikdienā, gan doties kādā īpašā muļķa ceļojumā vai vēl kaut ko tam līdzīgu darīt. Nu, muļķa ceļojumā ar tādu domu, ka mēs dodamies kaut kur, nezinu kur, nu, daudzi tā dodas, piemēram, tur Santiago ceļu vai tādās lietās, kas prasa šo lielo uzticēšanos videi, vietai, ka tev būs kur nakšņot, ka viss labi beigsies. Bet mēs to varam darīt arī tepat uz vietas un nelielākos apmēros un vienkārši savu dienu pavadīt arī esot pat savā pilsētā, bet skatoties ar citām acīm uz notiek.
pietiekošo. Un, protams, muļķa enerģija mums noder gada sākumam. Tas ir laiks, kad sevi arī uzkurbulēt šo te cerīgumu, atvērtību, gatavību dzīvot pa jaunam. Nu, jo, ja mēs gribam kādas jaunas lietas savā dzīvē, tas nozīmē, ka būs daudz kas ir jādara savādāk iekšēji. Jo, ja pie visa esošā šīs lietas mums varētu būt un notikt ar mums, viņas būtu jau notikušas. Ja mums viņu nav, tā tad sevī kaut kas būs jāmaina. Atkal mums vajag plastiskumu un spējas mācīties kaut ko jaunu. Nu, lūk. Un aicināšu jūs šodien arī doties šādā muļķa ceļojumā, parūpēties šobrīd par sevi, vai jums ir kaut kas, ko padzerties blakus, ja vajag aizskriet uz toleti, tad žigli aizskriet līdz toletē, varbūt paņemt kādu plediņu, apsēsties. Baigi gulēt es neieteiktu, jo meditācija būs pietiekoši dziļa, jūs vienkārši varat aizsnausties, kas arī, protams, nav nekas ļauns. Pa miegam arī kaut kas notiek, un varbūt tas ir tieši tas, kas jums visvairāk šobrīd vajadzīgs. Bet, nu, ja gribat palikt nomodā, labāk tomēr palikt sēdus, bet ar kājām stabili uz zemes, kāju pēdām, nesakrustojot ne kājas, ne rokas, ļaujot, lai enerģija ir plūdumā, lai mugura ir daudz maz taisna. Nu, tā ērti taisna, arī sevī sajust, varbūt vai kaut ko vēl izkustināt no ķermeņa šobrīd. Un tā, es droši vien padalīšos, lai nav mans ģīmis pa visu ekrānu, es padalīšos ar muļķu attēliem, jo es jau pati arī došos līdzi meditācijā. Līdz ar to tad, tā, kur es tā esmu? Es esmu no šārēji, tā kā nē, labi. Jā, viss kārtībā, var redzēt. Ir redzams mans attēls? Jā, ir. Tas muļķa attēls? Jā. Ok, jā, labi, man kaut kā interesanti rāda šodien. Nu, labi, jo man rāda, ka man skrien, nu, ok. Jūs redzat, tad tas ir galvenais. Nē, es tomēr kaut kā mēģināšu savādāk. Es mēģināju, lai redzētu visus un vēl sevi. Nu, pārlikšu šitā, lai manā priekšā arī ir tas, jo vienkārši, kas neredz cilvēkus šobrīd. Ok. Ja kas piepaši, sakiet. Un tā tad apsēžamies, iekārtojamies ērti, parūpējoties par sevi, arī varbūt pievarot durvis, izslēdzot telefonu skaņu, ja tāda ir ieslēgta, lai jūs kādā nepiemērotā brīdī kaut kas neizrauj no procesa laukā. Un pievēršam uzmanību savai elpai. Elpa ir tā, kas no piedzimšanas brīža mūs savieno ar apkārtējo pasauli. Ar elpu mēs esam nemitīgā miedarbībā, par to nedomājot, apzināti un nepamanot. Un šobrīd apzināti sajūtot, kā katra ielpa atnes skābekli, jaunu enerģiju, un izelpa palīdz atbrīvoties no liekā, no tā, kas vairs nav vajadzīgs. Un kādu brīdi vienkārši paelpojam, atļaujot arī sev dziļāk ieelpot un sajūtot, ka tād, kad mēs dziļāk ieelpojam, mēs arī varam atbrīvoties no kaut kā vairāk, ielaist un izlaist, nepaturēt sevī neko lieku, dzīvot viegli. Arī tā ir viena no muļķa gudrībām. Dzīvot ar vieglumu. Un sajūtam, iztēlojamies, pēc īstenībā zinām, ka virs galvas tur vienmēr spīd saule. Šodienas mūsu tikšanās laikā vismaz Rīgā kādu brīdi pat paspīdēja saule un zilas debesis. Bet arī šobrīd, lai gan ir mākoņi, gadījumā, ja tev ir mākoņi, augstāk ir saule.
saules gaisma, un sajūti, kā šī gaisma, saules gaisma, sāk ienākt tevī, aizpildīt tavu apziņu, zemapziņu, ķermeni, noglāst tavus ķermeņa kontūrus, un maigi un mīloši šī saules, viedās saules gaisma arī pieskaras tavai galvai, izgaismo labo kreiso smadzeņu puslodi, actiņas, austiņas, muti, kaklu, dziedinot, samīļojot, ar enerģiju uzpildot katru šūniņu, katru kauliņu, slīd pa kaklu, pleciem, līdz atslābināt, ja gadījumā ir saspringuši pleci. Aizplūst pa rokām, elkoņiem, līdz plaukstām, pirkstiem. Un arī tie jau ir saules gaismas piepildīti, tādi kā vizmojoši, viegli vibrējoši. Saule piepilda arī krūšu kurvi, bronhi, plaušas, iekšēji orgāni. Noglāsta muguru un mugurkaulu, katru skriemelīti, piepilda ar siltu, gaišu, mīlošu gaismu. Iegurnis, sievišķie orgāni, gurni arī piepildās ar gaismu. Stilbi, ceļgali, kāju pēdas. Visur šī gaisma pieskaras, piepilda, uzpilda, atjauno ar dzīvības spēkiem, ar mīlestību, bezgalīgu un beznosacījumu mīlestību. Tu jūti, kā vēl papildus tāds kā stars no tava ķermeņa, apmēram no astes rajona, virzās uz augšu un vēl vairāk tevi savieno ar šo saules enerģiju. Un ķermenis kļūst tāds kā bez svara, elastīgs, it kā izkusis. Un tevi iekšā ir un ar katru mirkli vēl vairāk vairojas tāds plastiskums, pieņemšanas stāvoklis un daudz gaismas. Šī gaisma sāk tevi vilkt laukā no fiziskā plāna uz enerģētisko. Un tu ieraugi tādu gaismas ceļu, izgaismotu saulainu ceļu, kas ved cauri mežam. Tur ir saulaini, ir mirdzoša saule debesīs, varbūt tur ir kādi putni, tauriņi, meža smaržas, smilgas, varbūt uzsmaržo kāda meža zemenīte vai sēņu smarža, sūnas, lapas. Un esot šeit, tu jūti, kā arī šeit visam ir apziņa, gan saulei, gan mežam. Tie ir ļoti dzīvi un apzināti un uz kontaktu spējīgi. Tāda vieda, zinoša apziņa, un tu lūdz šai saulei, lai tā vada tevi pa ceļu. Tu vienkārši ej uz priekšu, un saule tevi atbalsta. Mežs, tajā ir pat vairākas takas, tu vari izvēlēties jebkuru, kuru tu gribi.
Un vienlaikus zināt, ka tevi ved augstāks spēks. Un tu virzies pa šo ceļu, līdz nonāc pie kalna, pa kuru ceļš tālāk virzās uz augšu pa spirāli. Katrs līkums tā ir iespēja un veids, kā tu vari atmest veco, to, kas tev vairs neder. Katra ceļa spirāles līkumu izejot, atmet veco, vairs nederīgo, lieko, uzkrāto pieredzi, kura tevi padara smagu, ierobežotu. Virzoties uz augšu, tu to vari atstāt. Tu vari nezināt pat, kas tā ir, tu vari uzticēties augstākam spēkam, vienkārši palūgt, lai atbrīvo tevi no tā, kas tev vairs nav derīgs, kas vairs nekalpo tavam labumam, augstākam labumam. Vai tu esi atbrīvojusi vietu tam, kas var tevī ienākt, kas var mainīties? Un tu ej pa šo ceļu, kur svarīgākais ir tas, ka tu ej kopā ar augstāko spēku. Šajā ceļā viss, kas tev ir un ko tu nes līdzi, tā ir nūja ar mazu sainīti, un tu ej vienkārši automātiski, jo tad ir arī laiks iekšējām pārdomām, un rodas arvien vairāk spēka iekšējām izmaiņām. Ne tikai ķermeņa līmenī, bet arī savās iekšējās struktūrās tu kļūsti arvien plastiskāka, spējīgāka mainīties, pieņemt kaut ko jaunu. Un, kad tu esi nonākusi kalna virsotnē, tev atliek tikai pastiepties un tu pieskaries saulei. Lūgt, lai tā piepilda tevi ar plastiskumu, un tu saki: augstākais spēks, augstākā apziņa, es pieņemu tevi, es uzticos tev, es eju tavu ceļu. Nav svarīgi, kurp, ir svarīgi, ka kopā ar tevi. Es pieņemu visu, kas ir noticis, notiek un notiks. Es jūtu, zinu, ka viss ir manam labumam. Un saules gaisma piepilda tevi, tavus enerģētiskos ķermeņus, arī tavu iekšējo būtību, veido plastiskākas saiknes starp tavām zināšanām, tavu pieredzi, tavām jūtām, emocijām. Un tu vienkārši sāc ticēt visam tam, kas nāk. Ar saules gaismu tu savienojies ar savu iekšējo balsi, kas arī piepildās ar gaismu un mirdzumu. Tu vari arī padomāt par jūtām, kuras tu vēlētos nolikt malā, kuras tu vēlētos mazāk savā dzīvē just. Kādam tās varbūt ir kādas bailes, aizdomas, greizsirdība vai nomāktība vai nosodīšana, kritizēšana sevis vai citu. Un tu saki sev: es varu būt jebkāda, es varu izvēlēties un būt tas, kas vien vēlos. Es varu kustēties, kurp vien vēlos, jo ar mani ir augstākais spēks. Un jūti šo gaismu un piepildījumu pieņemšanu. No tevis izaug tāda kā gaismas bumba, iznāk no ķermeņa un piepilda tavu auru. Un arī to tu piepildi, viņa jau ir gaiša, bet tu vēl papildus viņu piepildi ar gaismu.
Un tad, kad tu esi ietverta šajā gaismas olā, tu arī redzi, ka tie, kas tev ir daudz ietekmējuši pa dzīvi, kādi radi, paziņas, draugi, ka citi cilvēki arī tie, kas tevi ietekmē, viņi atbīdās tālāk, tu virzi gaismu, un viņi vienkārši kļūst plastiskāki pret tevi. Viņi nemēģina diktēt kādas savas pārliecības, noteikumus, dzīves uzskatus. Tu esi plastiski, un arī viņi ir plastiski. Jūs viens otru pieņemat katru viņa dažādībā, atšķirībā. Tevas šaubas, pārdzīvojumi, iekšēji algoritmi, arī tie piepildās ar saules gaismu un kļūst plastiskāki, vīgāki. Un tev ir daudz vairāk uzticēšanās. Un līdz ar to arī tevī rodas spēki ņemt, kustēt, darboties. Un gaismas stars no galvas virzās un aizpilda ar gaismu visu tavu ceļu, visu tavu būtību. Un tu jūti vēl spilgtāku saikni ar augstāko apziņu. Un tu esi šeit aizvien šajā kalna galā, un šajā stāvoklī esot, uzticēšanās stāvoklī, pieņemšanās stāvoklī, tu pieeji pie kraujas malas, gluži kā muļķis šajā taro kārtī. Tu pacel acis uz sauli, augstāko spēku, un saki tā, es uzticu tev, sevi visu. Bet mani. Un veic uzticēšanās lēcienu. Lec no kalna šajā bezdibenī, ir sekundes kritiens, un tad tā mugurā parādās zeltaini spārni. Zeltaini, saulaini, spoži spārni, bet zem kājām zeltains, saulains tilts. Ej pa šo saules tiltu, jūtot atbalstu, apzinoties augstāko spēku un visas pasaules atbalstu tev, tavā ceļā. Ej no vienas dzīves uz nākamo, no bezdibeņa uz jaunu dzīvi. Tilta vidū tu vari arī apstāties un pacelt augšā rokas, sajūtot sauli ļoti, ļoti tuvu ar rokām, pieskaroties saulei, sajūtot tās siltumu, savienojoties ar ķermeni, enerģiju, apziņu un bezapziņu ar šo saules lauku enerģiju. Tā izplūst tavā laukā. Tu uzpildies, izņem rokas no saules, kurā tu tās biji burtiski ielikusi, un tavās rokās ir tāds kā apmetnis, un uz rokām arī kā silti, silti cimdiņi dūrēnīši. Tu jūti, cik siltas ir tavas plaukstas, kā tajās virmo enerģija. Gan kaut ko darīt, gan dziedināt, gan mainīt. Un tu jau esi uz jauna ceļa tilta otrā pusē, jūti saules atbalstu, plastiskumu. Un no šīs saules iznāk sfēra, kas satur muļķa kārts attēlu, šo muļķa enerģiju koncentrēti. Un tu jūti, kā tā savienojas ar tavu lauku, visbiežāk tas ir kaut kur pie galvas, kur tu zinās, ka, šeit ir tas slēdzītis, kad man vajadzēs būt muļķa enerģijā, šīs enerģijas palīdzību īpaši spilgti, es tajā varēšu viegli ieiet, pieslēgties. Tev parādās brīvība, vieglums, viss ir pareizi, viss ir labi. Lai kā darītu, viss ir pareizi. Tu drīkst arī kļūdīties, tu drīkst iet jebkuru ceļu,
Un rezultātā tie vienalga novedīs tevi tieši tur, kur tev ir jānokļūst. Tu pieņem sevi, pieņem šo pasauli, pieņem visu, kas tajā notiek. Viss ir tā, kā tam ir jābūt. Nav svarīgi, kur iet, svarīgi iet kopā ar augstāko spēku. Un tu zini, ka tu vienmēr, lai kas dzīvē notika, tu vienmēr spēj piemēroties, saulaini pieņemt jauno, iegūt to, ko tev vajadzīgs iegūt. Viss ir pareizi, vienkārši. Pasaule ir tev. Visi ceļi aizvedīs uz labāko. Tie ved uz labāko. Un atceries sevī šo stāvokli, uzticēšanos, vieglumu, plastiskumu, brīvību, siltumu. Un lēnā garā ar šo sajūtu sāc atgriezties izteiktāk savā ķermenī, kas kaut kur sēž netālu no datoriņa vai kāda cita gadžeta. Izteiktāk atgriezties tev var palīdzēt elpa, 3 reizes dziļāk ieelpot un izelpot, sajūtot saikni ar ķermeni, ar šeit un tagad, atgriežoties tajā pilnībā. Vienreiz. Otrais. Trešo reizi. Un atveram astiņas. Ja vajag, var kaut ko piezīmēt no ceļojuma piezīmēm, pierakstīt sev, ja tu tā praktizē. Vai vienkārši pabūt ar sevi šajā mirklī. Dažus redz ar kamerām. Kā iet, esat atgriezušies, pamodušies, ja kāds guļ arī labi. Viss notiek uz pareizākajā veidā, vai ne, kā iemācīja muļķa enerģija. No manas puses, Ingu, ir viss. Varbūt mēs jautāsim pārējiem, varbūt kāds grib ar sevi iepazīstināt vai kaut ko pajautāt, vai vēl kā citādi, vai ne? Jā, paldies, Rita. Brīnišķīgi. Varbūt ir kāda, kas tiešām vēlās padalīties vai kaut ko pajautāt par to, kas šodien ir bijis, par ko mēs runājām, ko jau čatiņā ir. Paldies, sāk ienākties. Tas, ko Paldies! Jā. Es gribēju pajautāt par tām iespējām pieteikties uz tiem lieliem arkāniem un 78 durvīm. Kurā vietā? Jā, Kristīna, varbūt tu vari atbildēt. Man var rakstīt privāti Facebookā Kristīna Cīmane vai piesakot manai lapai Telnīca dvēselē. Facebookā arī, un tad tur uzrakstīt ziņu. Vai arī uzrakstīt Tarologu asociācijas e-pastu, un tad es atradīšu un atbildēšu. Jā, un droši vien mēs visi var piesakot arī Facebook lapai vai Instagramā Tarologu asociācijai. Tā, kurš mums te tagad rādās, paņemsim lielo ekrānu. Gribēju pateikt paldies lielu par meditāciju, un man ir jautājums Ingai, kad es gribu pieteikties uz tām svecēm, uz to meistarklases taro sveces februārī.
Jā, tu vari man droši uzrakstīt arī vai no privāti, vai no Es staros. aizsūtīju Facebookā uzaicinājumu draudzēties. Jā, Jā. Tad jā. vienkārši tā būs. Paldies liels! Es domāju, ka Liels arī paldies, Rita, tiešām par meditāciju. Meditācija bija burvīga, ļoti izbaudīju šo mirkli. Mhm. Yes. Būs arī šis Sefirota kurs, ka kaut kad janvāra beigās droši vien es viņu sākšu, bet arī tas mums ir Tarologa asociācijā par visiem pasākumiem, kurā asociācijas biedriem ir atlaides. Tur ir informācija, būs, nu, vienkārši, kad viņi tosies, tad arī šī informācija parādās. Jā, un te es vēlreiz atgādināšu, ja arī jums ir kursi vai meistarklases un jūs asociācijas biedriem piedāvājat atlaides, tad droši ziņojiet mums uz asociāciju, jo mēs varēsim